Šodien turpināsim ar iracionālu vienādojumu risināšanu un uzreiz jau sākumā apskatīsim kādus divus tipiskākos gadījumus, kādos mēs varētu ieraudzīt, ar kādiem mums vajadzētu cīnīties. Un pirmais tāds tipiskākais gadījums mums ir, ka mums ir dota kvadrātsakne no kādas racionālas x izteiksmes, un tā ir vienāda ar kādu citu racionālu x izteiksmi. Otrs gadījums, ko mēs bieži redzēsim, būtu, ka sakne no vienas izteiksmes ir sakne no citas izteiksmes. Un ja mēs tā vispārīgi spriežam, tad es jau pagājušos mazliet ieskicēju kaut kādas idejas, ka mums, lai tiktu vaļā no saknes, vajadzētu abas vienādojuma puses kāpināt kvadrātā. Bet atceramies atkal vēlreiz, abu pušu kāpināšana kvadrātā nav ekvivalents pārveidojums. Tur mums ir jāliek klāt papildus nosacījumi, lai mēs neradītu liekas saknes vai nepaplašinātu definīcijas apgabalu. Galvenais mums uztrauks tieši liekās saknes, lai tās nerastos. Un šeit, ja apskatām pirmo gadījumu, tad, ja abas puses kāpina kvadrātā, iegūst tādu pietiekami jauku vienādojumu, ka f no x ir g kvadrātā no x. Bet šeit mēs esam radījuši problēmas, jo te mēs apakšā pieļaujam arī gadījumu, kad f no x, sakne no f no x varētu būt arī mīnus g no x tagad ar šo te uzrakstīto vienādojumu, jo kvadrātā kāpinot šī mīnuszīme pazudīs. Un, lai mēs no tā izvairītos, viss, kas mums ir jāizdara, ir jāpieliek klāt papildus nosacījums. Es gribu, lai šis te g no x būtu nenegatīvs. Un ja man šie abi divi reizē izpildās, tad nekāda problēma. Ja f no x tiešām būs g no x kvadrāts un g no x būs nenegatīvs, tad nekādas liekas saknes nerodās, viss izpildās un ļoti jauki tiekam galā. Otrā gadījumā ļoti līdzīgi. Ja es abas vienādojuma puses pakāpinu kvadrātā, iegūst pavisam skaistu vienādojumu f no x ir g no x, bet šeit man arī, protams, vajadzētu kādu papildus nosacījumu. Un es gribu apgalvot, ka pietiks ar tādu pašu, kā pirmajā gadījumā nosacījumu, ka g no x jābūt nenegatīvam. Es ceru, ka ieraugot jau pirmo un otro skatoties, jums vairumā galvā jau parādās kaut kādi jautājumi. Kāpēc es šajos abos gadījumos nesāku skatīties, kas notiek ar šo izteiksmi, ar šo? Kāpēc abos gadījumos f no x atrodas zem saknes zīmes, bet es neesmu sācis, nevienam nepieprasu apgalvot, ka viņi ir nenegatīvi. Pirmajā gadījumā es tā varu nerakstīt lieki šeit klāt to, ka f no x ir lielāks vai vienāds ar 0, tāpēc, ka es to jau šajā rindiņā esmu uzrakstījis, jo es saku, ka f no x ir vienāds ar kādas izteiksmes kvadrātu. Un jebkuras izteiksmes kvadrāts vienmēr ir nenegatīvs. Līdz ar to ar šo pirmo sistēmas rindiņu es jau apgalvoju, ka f no x noteikti ir arī nenegatīvs. Otrajā gadījumā šeit es apgalvoju, ka f no x ir vienāds ar g no x un ka g no x ir lielāks ar vienāds ar 0. Līdz ar to arī, ja g no x ir lielāks vai vienāds ar 0, tad, protams, arī f no x būs lielāks vai vienāds ar 0, jo f no x ir vienāds ar g no x. Tā, un tagad no teorijas, tādas vispārīgās teorijas, tas arī ir
Viss apskatīsimies uzreiz uz konkrētiem piemēriem. Ja man ir dots šāds te vienādojums. Kvadrātsakne no 1 plus 3x ir vienāda ar 1 mīnus x. Un, ko mēs darām, ja ieraugam vienādojumā sakni, vajadzētu jau rasties konkrēta ideja, ka abas puses jākāpina kvadrātā. Ja abas puses kāpina kvadrātā, iegūstu šādu te vienādojumu. Šeit vienkārši noņem sakni, šeit pēc starpības kvadrāta formulas. Redz, un ja es darītu tā, kā es pagājušreiz skatījos, it kā es varētu darīt tāpatās. Varētu vienkārši tagad turpināt šeit savilkt visu, uzrakstīt, ka x kvadrātā mīnus 5x ir 0, tad te ieraugu divas saknes, x ir 0 un x ir 5, un šeit jāveic vienkārši pārbaudi. Ja x ir 0, tad mēs iegūstam kvadrātsakni no 1 plus 3 reiz 0 ir 1 mīnus 0, sakne no 1 ir 1, viss kārtībā. Un, ja es apskatu x ir 5, tad iegūstu, ka kvadrātsakne no 1 plus 3 reiz 5 ir 1 mīnus 5, kvadrātsakne no 16 ir mīnus 4, šeit ir lielas problēmas, tad arī var teikt, tātad šeit tālāk iegūst, ka 4 mīnus 4, tā nav taisnība, ja tā nav, tad x ir 5, nav sakne. Līdz ar to atbilde būtu, ka x ir 0. Principā viss kārtībā. Atrisināju un tik vaļā no liekajām saknēm, tās vienkārši pārbaudot sākotnējā vienādojumā. Protams, ka šādi varētu, un to sistēmu nemaz neveidot, kā tikko apskatītie. Bet nevienmēr būs tik glītas saknes, var rasties ļoti gari un nejauki vienādojumi, un katru reizi, katru sakni pārbaudīt un cīnīties ar to, mums radīs liekas problēmas. Tāpēc, piemēram, apskatīsim nejauku gadījumu. Šis būtu tas veids, kā es gribētu, lai mēs turpmāk risinātu. Tātad otrais piemērs. Dots, ka kvadrātsakne no 5x mīnus 1 ir 3 mīnus 2x. Atkal. Kāpinu abas puses kvadrātā. Rakstu, ka 5x mīnus 1 ir 9 mīnus 12x plus 4x kvadrātā. Bet, šoreiz es uzreiz tagad rakstīšu klāt, ka es gribu, lai 3 mīnus 2x ir lielāks vai vienāds ar 0. Atceraties, 5x mīnus 1 jau būs lielāks ar vai vienāds ar 0, ja izpildīsies šis vienādojums, jo šeit uz labajā pusē uzrakstītā izteiksme, ja jūs to apskatītu kā atsevišķu piemēru, mēs viņu varam pierādīt kā nevienādību, ka tā tiešām jebkurai x vērtībai ir lielāka vai vienāda ar 0. Jo tas ir kaut kādas, jeb šīs izteiksmes kvadrāts. Bet atgriežoties pie piemēra. Tātad. Man ir šāda sistēma, tādas risināt mēs jau, protams, atrisināt, tātad iegūstu vienādojumu 4x kvadrātā mīnus 17x plus 8 ir 0. Neko jauku šeit jūs neieraudzīsiet,
jārēķina diskriminants un aprēķinot diskriminantu. Es tagad varbūt mazliet noīsināšu, lai jums nav lieki jāskatās, bet diskriminants sanāk 129. Un, man te kļūdiņa. Te ir jābūt plus 10, protams. Tātad, diskriminants sanāk 129, un līdz ar to saknes sanāk, viena sakne ir mīnus b, tātad 17 mīnus kvadrātsakne no diskriminanta dalīts ar 2a, un otra sakne sanāk 17 plus kvadrātsakne no diskriminanta dalīts ar 2a. Nu, šobrīd jau it kā piemērs vēl izskatās pietiekami jauks un vienkāršs. Ja jūs gribētu pārbaudīt katrai no šīm saknēm, ieliekot iekšā šajā piemērā, es ceru, ka redzat, ka lielas ziepes un dabūsiet kārtīgi noņemties. Tāpēc viss, ko mums atliek paskatīties, ir pievienot klāt apgalvojumu, ka 3 mīnus 2x ir jābūt lielākam vai vienādam ar 0, jeb x ir jābūt mazākam vai vienādam ar 3 pusēm. Nu, te mēs varam paspriest. Te jau ir 17 dalīts ar 8, tas jau ir 2 komats kaut kas plus vēl kaut kas. Nu, noteikti jau aiziet virs 2, tātad virs 3 pusēm šī sakne mums nedara. Un otra sakne, 17 mīnus kvadrātsakne no 129. Nu, kvadrātsakne no 129, kas mums ir tuvākais skaitlis, ko mēs zinām, kvadrātsakne no 121 būtu 11. Šeit ir mazliet vairāk. Tātad no 17 atņemam mazliet vairāk kā 11, iegūstam apmēram 6, zem 6, mazliet zem 6. Tātad, un 6 dalīts ar 8, 6 astotās, tas jau ir zem 3 pusēm, tā labi kārtīgi. Nu, tad skaidrs, ka šis pirmā sakne ietilps šajā apgalvojumā, ka x ir jābūt mazākam vai vienādam ar 3 pusēm, līdz ar to šī sakne mums der, un tas mums arī ir visa vienādojuma atrisinājums. Nu, un apskatīsim vēl trešo piemēru. Trešais piemērs mums ir, ka kvadrātsakne no vienas izteiksmes mīnus 9x kvadrātā plus 3x mīnus 6 ir vienāda ar kvadrātsakni no mīnus 6x mīnus 24. Protams, abas puses kvadrātā, mīnus 9x kvadrātā plus 3x mīnus 6 ir vienāds ar mīnus 6x mīnus 24, bet pieliekam klāt nosacījumu, ka vai nu viena vai nu otra zemsaknes izteiksme būs nenegatīva. Un es domāju, ka te jau vieglāk redzēt, te būs lineāra funkcija, noteikti būs vieglāk noteikt kādām x vērtībām. Jeb apgalvojam, ka mīnus 6x mīnus 24 ir jābūt lielākam vai vienādam ar 0. Atrisināsim doto vienādojumu. Mīnus 9. Varbūt sākumā uzreiz atļaušos pieraksta dēļ apskatīt uzreiz, kādiem x izpildīsies šis apgalvojums. X jābūt mazākiem vai vienādiem par lielākiem vai vienādiem atvainojumiem. Mazākiem, jā. Es atvainojos par kļūdu. Tātad risināsim pakāpeniski, lai es neko nesajauktu tomēr. Tātad mīnus 6x ir jābūt lielākam vai vienādam ar 24, un tad abas puses dalam ar mīnus 6, un x ir jābūt mazākam vai vienādam ar mīnus 4. Un tagad tātad šis ir mūsu viens nosacījums, un otrs nosacījums ir jau tas dotais vienādojums. To vai es varētu atrisināt.
Ja man uzreiz savilk līdzīgos, tad iegūst, ka mīnus 9x kvadrātā plus 9x plus 18 ir vienāds ar 0. Šeit abas pusītes ar mīnus 9 izdalīšu x kvadrātā mīnus x mīnus 2 ir vienāds ar 0. Un šādam vienādojumam ir divas saknes. Ar vietu ātri uzminam, ka tās ir x1 mums ir mīnus 1 un x2 ir 2. Un apskatam iepriekš iegūtiem nosacījumam, ka x ir jābūt mazākam vai vienādam ar mīnus 4. Neviena nav, ne šī nedara. Nedara. Tātad mūsu atbilde šim piemēram x pieder tukšai kopai. Tas šodienai pagaidām pietiks, un tad nākamreiz ķersimies pie smagākiem piemēriem.